Ziemassvētku noskaņas arvien vairāk poriem mūsu ikdienu. Daugavpils Universitāte nav izņēmums. Notiek Ziemassvētku koncerti, izstādes un citi pasākumi. Arī trešdien, 19. decembrī, ik viens interesants tiek aicināts apmeklēt Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslu fakultātes radošos studentu grupas Cukuriņš reikoto izstādi Tirdziņu Saldo gaisma, kura laikā varēs ne tikai aplūkot universitātes studējošo un docētoju darinotos rūtas, gleznes, atklātneitis un citus darbus, bet arī tos izagodot. Pasākuma organizētoji sola, ka pasākuma laikā tiks nodrošinota arī solda atmosfēra un cukurota noskaņa. Pasākuma sākums 13. Daugavpils Universitātes 2. stāva foajē Vienības ielā 13. Pagojušajā nedēļā izdevniecība Lielvārds ledusi klajā moceibu grāmatu Dabas zinības 12. klasei, kuras viena no autoriem kopā ar Tukuma Vokora un Naklotīnis vidusskolas skolotoju Ingridu Jansoni Henkuzeni un Latvijas Universitātes Astronomijas institūta direktoru Ilgoni Vilku ir arī Daugavpils Universitātes dabas zinātņu un matemātikas fakultātes fizikas katedras docente Lolita Jonāne. Dabas zinības 12. klasei ir jau trešīs minēto autoru veidotīs moceibu līdzeklis, kurš mūsdienu jaunītim piedāvāja rast atbildes daudziem jau interesējošiem jautājumiem, visumu, itamā valdošo kārtību, dzīvības izacelšanos, evolūciju, ģenētiku, itaitojot. Grāmatā ir iekļauti laboratorijas darbu apraksti, pētniecisku prasmju attīstībai, minēti daudz interesanti fakti, kvalitatīvas ilustrācijas, jautājumi un aizdevumi. Dabas zinības vidusskolā apgūst tie skolāni, kas ir izvēlējuši humanitāro un sociālo izglītības programmu. Jau no septembra mēneša Daugavpils Universitātei tika organizētas nodarbības Daugavpils skolu 9. līdz 12. klašu skolānim ķīmijā. Nodarbības notiek vienu reizi mēnesī divos klašu grupos – 9. līdz 10. klašu skolāni un 11. līdz 12. klašu skolāni, katrā pa 10 līdz 15 skolānim. Kopumā skolānim līdz jūņa mēnesim notiks 10 nodarbības, kuri ietvaros tiks runāts par neorganiskom un organiskom vielām, kvalitatīvajām un kvantitatīvajām analīzes metodēm, organisko vielu sastāva pieteišanu, gāzveida vielām, kā arī risinot dažādu paaugstinotas grūtības pakopes aizdevumi. Katras nodarbības laikā skolānim vispirms tiek sniegta teorētisko apmācība, to tīk klausās lekciju par kādu konkrētu tēmu un vēroja dažādu eksperimentu demonstrējumus, bet, lai iegūtos zināšanas nostiprinātu, nodarbības otrumā daļā skolāni paši iesaista praktiskajos laboratoriju darbos un noslēgumā atbild iz testa jautājumiem. Tādā veidā darbojoties jauniešiem ir iespēja labāk sasagatavot dažādiem konkursiem, olimpiādiem, kā arī centralizētajiem eksāmeniem. Nodarbības organizēja Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes vispārējos un profesionālos izglītības pārvaldi. – 2012. gada 14. decembrī Zviedrijas karalistes viesnīcībā Reigā notika Lūcejas dienas pasākums. Timā tradicionāli pēc Zviedrijas karalistes viesnīka uzaicinājuma dazadala Latvijas augšskolu studējušie, kuri apgūst zviedru valodu. Uzaicināto gostu vidā jau vairāk kā 10 gadus ir arī Daugavpils Universitātes studenti un docētoji, kuri gostēja viesnīcībā klātesošajiem dāvāja speciāli sagatavotu priekšnesumu Ziemassvētkiem un Lūcejas dienai veltētas dziesmas un dzeju zviedru valodā. Arī šogad 42 Daugavpils Universitātes studējošie, kuri akademiskos bakalaura studēju programmas filoloģija un profesionālos magistra studēju programmas vidējos izglītības skolotojs studēju programmas ietvaros apgūst zviedru valodu, gostā Zviedrijas karalistes viesnīcībā. Tikās ar jo ekscelenci Zviedrijas viesnīku Matsu Stafansonu un citu Latvijas augšskolu studentiem, kuri apgūst zviedru valodu. Līdz 2013. gada 4. februāram turpinājās dazateikšana Latgoles reģiona vispārējos vidējos izglītības īstošu skolānu zinātniski pētniecisku darbu konkursam, ko organizēja Daugavpils Universitāte un Daugavpils pilsētas domes vispārējos un profesionālos izglītības pārvalde. Konkursā aicinoti dazadalēt vispārējos vidējos izglītības īstošu 10. līdz 12. klašu skolāni un profesionālo vidusskolu un arotskolu audziekņi, bet līdz 15. februāram turpinājās reģistrācija 11. starptautiskajai žurnāla Journal of Teacher Education for Sustainability un Baltijas un Melnos jūras izglītības pētījumu konferencei Sustainable Development Culture Education. Konference notiks 2013. gada 4. līdz 7. jūnijā Sanktpēterburgā, Krievijā.
Sekoku informāciju par itom ir citam Daugavpils Universitātes aktualitātem losit Daugavpils Universitātes sātaslapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes kolektīvs sveic ikvienu Latgolis radījis klausētoju Zīmessvētkos jaunajā godā, lai Zīmessvētku gaišīs prīks īnok jūsu sātos sirdīs, lai radušs, īcerem bogods ir veiksmīgs jaunais gods. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību menedžeri Vitu Viļevko.